Anglis savu pirmo grāmatu izdod latviski. Vispirms latviski. Tik neparasti ir noticis ar kādu britu vārdā Maikls Koljers, un viņa grāmata ir 4. lielākais Latvijā. Tā šovakar tiek atvērta. Maiks Koljers ir anglis, jau 7 gadus dzīvo Latvijā, bet strādā Francijas ziņu aģentūrā AFP, kurai raksta par Latvijā notiekošo. Latviešu dziesmu svētkus Maiks savā rakstā pērn nosauca par sirdspukstu sinhronizēšanu, bet Latvijas 5 latu banknote par pasaulē skaistāko naudas zīmi. Tagad Maiks ir sarakstījis savu pirmo romānu – ironisku Latvijas vērojumu ārzemnieka acīm. Es gadiem vēlējos uzrakstīt romānu, kā vairums žurnālistu par to slepenībā sapņo. Un tad es pēkšņi iedomājos, kāpēc gan nerakstīt par to, ko es pazīstu, jo jau 7 gadus biju nodzīvojis Latvijā, un mani šī vieta apbur. Bet es arī biju redzējis, kā citi ārzemnieki, tā sauktie ārzemju eksperti, kas te ierodas, uztver Latviju, un bieži vien tas ir absurds. Es arī vēlējos uzrakstīt par to satīrisku, ironisku grāmatu, kādu te ir maz, un tas ir ļoti žēl. Un tad es iedomājos, un ja nu es tādu uzrakstu. Maiks nolēmis paņemt visus par Latviju esošos stereotipus un salikt kopā, lai tiem iedarbojas. Tā grāmatā ir ārzemju eksperts, šausmīgās britu vecpuišu ballītes, diezgan nekompetentais prezidents, kādas vārdā nenosauktas pie jūras pilsētas jocīgais mērs, sēņotāji mežos un Krievijas slepenie dienesti. Es salieku to visu kopā un skatos, kas no tā iznāk, un domāju, ka tas, kas notiek, ir diezgan labs joks. Šī grāmata sen nebija gadījums, kad latvieši var paskatīties uz sevi ar ārpusnieku acīm, jo mēs, protams, mums patīk filmas un patīk grāmata par citām zemēm, citām tautām, bieži vien anekdotiskas, bet reiz ir tā, ka angļu žurnālists, kuru interesē Latvija un kuram Latvija ļoti simpatizē, atklāja šo savu skatījumu. Un varbūt par lietām, kuras mēs paši neredzam vai izliekamies neredzam. Manuprāt, Latvija ir mīļa un simpātiska, bet tai būtu nepieciešams nedaudz vairāk paškritikas. Kas ir grāmatas nosaukumā pieteiktais 4. lielākais Latvijā, taps skaidrs grāmatu izlasot. Gunta Gaidemaviča, Artēmijs Leskovs, Latvijas televīzija.